Saulaina diena šodienā. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi aromaterapijas speciālisti Gundagu Ratkeviču, kura ir arī sagatavojusi kasti ar slēptiem dārgumiem, un šodien mēs runāsim par to, kas ir aromaterapija, kāda nozīme aromaterapijā ir mūsdienu cilvēka ikdienā, ko tā mums var sniegt, ko mums tā var atrisināt, ko mums tā dod, un cik senas zināšanas saglabā šī kasta sevī, un ko mēs varam no tās paņemt, lai justos saturīgāki, jēgpilnāki, jaudīgāki, radošāki, veiksmīgāki. Sveiki, Gundaga! Sveiki, Ines! Stāsti, kas ir aromaterapija un kamdēļ mēs runājam par terapiju arī tad, kad mēs esam veseli un veiksmīgi un priecīgi un laimīgi? Zini, Ines, tu šodien noteikti no manis nedzirdēsi neko par tādu klasisku aromaterapiju. Nē, kaut kādas receptes, kā tās eļas tiek gatavotas, no kurienes nāk, kuras valstis un kas tur viss notiekās. Es vairāk gribu pastāstīt, vai varbūt nodot cilvēkiem šo te izteikti ētera, tieši ētera būtību, un šīs te ēters ir vairāk par tādām sajūtām un ļoti, ļoti smalku formu, kā ēteriskās eļļas spēj iedarboties uz cilvēku, kā viņas ikdienā gan pielietojot, gan sajūtot telpā, vai tas pats, tā pati eļļas pudlīte, kā spēj pamainīt šo te smalkumu emocionālā ziņā. Tas nozīmē, ka ēters caur šīm eļļām mūs aizsniedz tādā smalkajā plānā, un mēs varam izmainīt tādu neredzamo sevis daļu, uzlabot un izlabot arī kaut kādus nepilnības sevī caur šo auga lauku. Auga lauku, jā. Nu vēl dēvē to, ka ēteriskās eļļas ir auga dvēsele. Tad mēs tā kā pieskaramies dvēselei no šī auga, lai varētu papildināt kaut kādas sev trūkstošās daļas. Tieši tā, jo būtības, kas tad mēs esam? Mēs esam tie paši augi, tikai lielākā formā, vai es nezinu, tās pašas puķes. Un tur ir krūzi. Tieši tāpat mēs no sēklas veidojamies, rodamies, augam, izaugam un arī zemē aizejam. Un tad mēs esam sasaistīti faktiski ne tikai ar cilvēka pasauli, bet arī ar augu pasauli tādā lauka veidā. Lauka veidā, raksturība. Nu, ja tā pavēro, kaut tās paši kāds no augiem, ja. Kur viņš aug, kāds viņš izskatās, vai viņš ir asām lapiņām, vai viņš ir gludām lapiņām, vai viņš ir paslēpies kaut kur dziļi pie zemes, vai arī viņš ir ļoti garš un izauga vairākus metrus. Kāds ir tas augs, kādas ir viņa rakstura īpašības, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Tāpat arī ar cilvēku, cik viņš ir jūtīgs, kāds viņš izskatās. Nu, tur ir tā sava veida līdzība, ja, kā augam ar cilvēku. Bet ir tā, ka līdzīgs pie līdzīgu, un es, teiksim, jūtos šodien niķīgi kā dadzis, tad es zinu, ka man vajag dadzi, vai tas nozīmē, ka man vajag kaut ko pretēji dadzim. Vai es varu pēc savas pašsajūtas zināt, kurš augs ir tajā dienā manējais, un vai tā pašsajūta mainās dienas ietverā, vai tas ir kaut kāds tāds patstāvīgs stāvoklis, kurš vienkārši nosaka to mūsu dabu? Nu jā, šeit ir šis te jāņem viens no instrumentiem vai galvenajiem instrumentiem, šī te maņa, smalkā maņa sajūta. Un 5 maņas, mums pašas jūtīgākās, vai vienas no svarīgajām, lai mēs sajustu, un tās ir sajūtas, kuras mēs ļoti bieži nevaram izteikt vārdiem. Viņam nav vārdu nozīmes, viņas ir vēl smalkākas, kuras nevar iedalīt kādā no tādām lielām emocijām, nezinu, bailes, vai mīlestība, vai nomāktība, vai vēl kādas no emocijām, tad tas ir vēl smalkāk, ko ļoti bieži cilvēks saka, es jūtu, sajūtu. Kas tas ir? Nav vārdu, visam nav vārdu.
Un šīs maņas, un ja mēs runājam vairāk par aromaterapiju, šeit tiek ieslēgta tieši šī ožas maņa. Tieši ožas maņa, ko viņa sajūt. Un ožas maņa, tāpat kā pārējās visas maņas, ir, protams, veidojušās mums no pašiem pirmsākumiem. Arī tajā brīdī, kad mēs esam mammas vēderā, arī tur šī te maņa sajūtu līmenī ir atstājusi, teiksim, informāciju. Un caur šo te atmiņas spēju, kas ir mūsu fizioloģijā, smadzenēs, mēs izsaucam šo te atmiņu emocijās, teiksim, virspusējā slānī, apziņā, redzamā, jau tādā saprotamā. Caur tieši pateicoties ar rožas maņu un ētriskām eļļām. Nu, skatīsim, kas mums ir kastītē un sapratīsim. Jā, mums koko mazlietiņ, man liekas, jāpabīdi kaut kur malā savādāk. Viņš baigais enerģiskais. Tā, šeit ir vairāk kā 96 eļļas, kas ir izstrādāta speciāla metode, aromatests. Atkal neiedziļināsimies no kurienes, kāpēc tieši tāda tehnika. Vairāk šeit ir, man liekas, jēga stāstīt tādiem vienkāršiem vārdiem, jo citais tajā lielajās gudrībās un zināšanās mēs varam arī apmaldīties. Tāpēc arī es savām klientēm un saviem cilvēkiem, kas sāk interesēties par šo te aromaterapiju un šo te varbūt aromatestu, ir ļoti vienkārši izstāstu. Tas viss ir, šajās kastītēs ir ētriskās eļļas augi, kas raksturo kādu no teiksim, īpašībām smalkākā veidā, emocijām smalkākā veidā. Un ļoti interesanti, ka šīs te visas smaržas mēs esam piedzīvojuši, un vēl vairāk, tikai 96, bet tas ir varbūt viens no galvenajiem, kā mēs varam kaut kādā veidā grupēt un testēt šo te visu, bet, protams, ka mūsos ir vēl daudz vairāk visakā. Un tad, ētriskās eļļas var palīdzēt tādā virspusējā līmenī, kā viņas strādā, tad tūlītēju efektu dod, uztaisam masāžu, iededzinam sveci ar ētrisko eļļu vai aroma lampiņu, un mēs tūlīt dabūnam to noskaņojumu, bet viņš ir tik ļoti smalks, tik ļoti ētrisks, kad varbūt tādā ikdienas steigā vai kas ir tāds mazāk jūtīgs, un nevar pat pamanīt, kas tur notikās ar to visu, vai tā eļļa vispār strādāja, vai nes. Jā, bija kaut kas patīkams vai nepatīkams, bet ar to arī beidzas šis iedalījums. Tad ir nākamais līmenis, kā tās ētriskās eļļas spēj strādāt un palīdzēt, ir šis te emocionālais, bet tad jau cilvēkam jābūt krietni tādā ciešākā un ilgākā kontaktā šo te eļļu, šo te aromātu, tā eļļa izdarīja savu darbu. Domāju, viņš liks virsū. Kaut ko bojās mums. Uzticēsimies viņam, lai viņš iet savu ceļu. Bet tas nozīmē, ka tās ētriskās eļļas mums var būt dažādās formās ikdienā, ka tas var būt ne tikai tādās slēptās burciņās ieslēgtā kastē, bet viņas var būt arī kaut kur garām ejot sajūtam, vai tādā kā eļļas formā vai smaržas formā. Ir kādreiz, kad arī tagad rudenī ejot pie ielu, ir tāda ceļa, ka nosmaržo rudens. Bet ko tā smarža ietver īstenībā, tās ir satrūdējušas lapas un kaut kas svaigs, kaut kas mitrs, kaut kas vecs. Jā, es saprotu, par ko tu runā, bet tas neveic šo te, tādu, es piekrītu, ja mēs tā, pieņemsim, man nepieciešams, es nezinu, patīk šī smarža, kas arī, piemēram, aromatestā ir viens no tādiem galvenajām vadlīnijām, kad es atsaucos uz to, kas man ir patīkami. Tas nozīmē, ka tā man trūks. Man viņu gribās, man viņu vajag vēl iekšā. Tad man šī pazīstama smarža, viņa ir patīkama. Bet tas ir tikai aromaterapijā, vai nav tā, ka mēs ieraugam ekleru un mums gribās, un tas nozīmē, ka mums viņš trūkst? Acīm redzot, arī tā ir, kaut kāds garšīgs ēdiens, man viņu vajag, tātad organisms man viņu prasa.
ja, jo kaut ko negašīgi ļoti grūti ir iest. Ja, tikai kaut kādas varbūt bērnībā zāles kaut kādas, kad mums vajag, mums negašo, bet mums viņš ir nepieciešams aromaterapijā mazliet. Es zinu, ka ir arī metodas, ar kurām strādā aromaterapeiti tieši caur šīm te nepatīkamajām smaržām. Bet es tomēr esmu, teiksim, piekritējis šīm variantam, kad vairāk mēs veicam šo te vai iedarbojamies vai palīdzam sev ar ēteriskām eļļām caur šo te patīkamo aromātu. Nu, kā noteikti tas darbs ar 96 burciņām? Nu, pirmā vēl šis tiešām ir vārds, tiešām nozīmē darbs smadzenē. Un šeit iziet ļoti daudzām maņām, emocijām caur šīm 96 eļļām. Un, jā, citreiz ir nepieciešams mazliet tā kā telpa, paveidināt varbūt telpu, pastaigāt, padzerties ūdeni, iedot mazliet attelpu šīm te smadzenēm, kām atkal šīs smadzenes šajā terapijas laikā ir izgājušas cauri. Bet tad cilvēks atlasa no šīm eļļām tieši 5 galvenās eļļas. 5 eļļas ir plus mīnus 6 līdz 7 mēneši, kas iet visus šīs terapijas laiku. Nu, atkal tas ir tikai loģiski, jo katrai terapijai vai katrai instrumentam, kas ir spējīgs iedarboties un mainīt mūsu emocijas, mūsu fizioloģiju, mūsu dziļāk dziedēt mūsu, ja, ir nepieciešams laiks. Nevar to tā kā vienu podziņu ieslēgt un izslēgt. Tāpēc tas pusgads, lai tu mainītu un iemācītos, tad apjaustu, ievērotu un tālāk mainītu, notiktu šī te izmaiņas ir nepieciešams ilgāks laiks. Un tad vēl ir nepieciešams nostabilizēt šīs jaunās zināšanas vai veselīgās zināšanas, ko es nosaucu vārdos vai ietērpu vārdos emocijas, sajūtas, domas. Bet tas nozīmē, ka mēs varam 5 smaržas šo laiku akumulēt sevi un pēc tam mēs varam ņemt nākošās 5. Jā. Tas nozīmē, ka mēs varam cikliski mainīt savu to dzīves perspektīvu caur noteiktām smaržām, kuras mums saistās ar kaut kādiem dzīves notikumiem vai garšām vai kaut kādu pieredzi. Un tādā veidā mēs tā kā ejam uz priekšu visā savā gan fizioloģijā, gan arī notikumos dzīvē. Jā, jo tā ir ļoti droša terapijas, teiksim, tāds veids, jo terapeits esi tu pati. Salīdzinājumā, piemēram, mēs aizējam pie kāda speciālista. Jā, viņš, protams, ir speciālists, bet viņš ir tikai cilvēks, un viņš nekad nevarēs ielīst visā tajā vai izjust tevi tā 100%, kā tikai tu pati. Un eļļas tas ir veids, kā tu sastopies patiesībā pats ar sevi. Kas tevī ir? Un gan apzinoties, attaisot vaļā kaut kādu no emocijām, kurā tevi ir bijusi, dzīvojusi, bet tu viņu neesi kā izteikti pamanījusi, kas tas vispār ir bijis. Ja? Un caur šīm te eļļām ļoti bieži cilvēkiem izliekot kaut tās 5 eļļas, sākot stāstīt, kas tas ir, kā tās eļļas vai tā emocija ikdienā tiek, sajūtama, viņam ir pārsteigums, kā tas ir vispār iespējams, ja? Kā tu zini vai kā tā eļļa var pateikt, kas ar manīm notiek šajā posmā. Un tāpēc es saku, tā esi tu pati, un eļļas ir vienkārši tāds tā kā instruments kā tiltiņš tam, un es zinot šo te eļļu raksturojumus, jā, esmu tev kā tulks. Kā gide, jā. Tajā visā. Nu, kā noteikti darbs, teiksim, tagad, jā, šis priekšā burciņas, ka viss ir jāuzjošņā, lai kaut ko sajustu, vai? Jā. Tieši tā, ir visas jāaizošņā, lai sajustu. Bet strādā kaut kāds intuīcijas princips, ka tu var paņemt vienu, vai kā var tās 5 atlasīt tā? Jā, galvenais ir viens no svarīgajiem noteikumiem, kad ar šo te eļļu, esot kontaktā, pieliekot viņu pie deguna, ir jābūt tam pirmajam impulsam. Ja mēs viņu
esam ilgstoši turam pie deguna, viņa tā smarža varās vaļā arvien vairāk un vairāk. Un tad jau ir šis risks, ka var pieslēgties gan prāts, šādi asociācijas. Man taču tādas sveci mājās, piemēram, ja runājam pa labam. Man viņas patīk, jā. Tālāk tas priekšstats kaut kāds. Jā. Bet mums vajag noķert tieši šo te pirmo impulsu, kad prāts vēl nav saslēdzis, kur tu to smaržu esi sajūtis vai nesajutis, vai kaut ko, vai ķermeņa krems mājās, vai dušas želei, bet tas pirmais patīk, nepatīk, neitrāli. Eksperimentēsim, jo es nelietoju dušas želejas un ļoti neitrāli lietoju krēmus, pēc es paņemšu vienu neredzot un nelasīšu, kas ir virsū un paskatīsimies, kādas man ir atmiņas par šo smaržu. Jā, tas tiešām būs ļoti interesanti. Pirmām kārtām. Nepareizi smaržoja. Nepatīk vai neitrāli. Tādi, muļķīgi būs pateikt, bet šķiet tāda interesanta smarža. Interesanta smarža. Ko tev viņa atgādina? Kaut kādu mazu pušķīti, varbūt kaut kādu pirts rituālu vai pēc pirts rituāla. Tas ir viss tas, ko tu esi pieredzējis. Un jo ilgāk mēs turam šo smaržu pie deguna, mums sāk strādāt smadzenes, atmiņa, ko mēs esam pieredzējuši saistībā ar šo te smaržu. Jā, viņai nav nekāds sakars ar dušas želejām vai ar svecēm, bet viņa ir tāda kaut kāda no dabas kaut kāds augsts. Ļoti pateicis loģiski. Jā, bet redzi, kā Ines šeit arī nostrādātas, jo ilgāk viņa ir ar tevi kontaktā šī smarža, viņa laiž tevi dziļāk un dziļāk. Labi, tu man var atklāt noslēpumu, ko es esmu... Cik tālas esmu? Bet tas ir kaut kas ar pirts rituāliem. Man ir bijuši pirts rituāli skrubi no greifrūta. Jā, redzi, kā te atkal ir tas, ka ļoti bieži šīs terapeitiskās eļļas, ēteriskās eļļas atšķirās no tiem aromātiem, ko mēs ikdienā esam, piemēram, greifrūta. Jā, jo viņš būtu daudz tāds skābāks, intensīvāks, tāds sīvāks. Tur ir vēl visas maņas pieslēgtas garšas, bet te ir tikai izteikts šis te greifrūta ēteris, un viņam ir pilnīgi savādāka, sakoncentrēta smarža, aromāts, kas tieši intensīvi izsauc šo te emocionālo atmiņu. Bet, piemēram, tagad, ja es viņu lietotu, ko man viņš izsauktu? Atmiņas par Ziemassvētkiem vai atmiņas par pirti? Redzi, tici vai netici, greifrūts, tad es tev sākšu stāstīt par viņu, un viņš tik ļoti sasaucās ar tevi. Ah, tā? Jā. Es ar tādu skāba un tādu. Greifrūts ir vispār aromaterapijā šajā te metodē, un viņš stāsta par to emocionāli, ka cilvēks ir saistīts ar ēdienu. Oh, wow! Viņš ir saistīts ar ēdienu, jā. Tātad atkal ir viens grāvis vai otrs grāvis. Jā. Šobrīd es tev nevaru pateikt, vai tu esi kādā grāvī. Tā kā pa daudz vai pa maz. Jā. Es vienkārši tev varu pastāstīt, ka tā ir tava maņa ikdienā, emocija, ar ko tu satiecies. Un pēc tevis, zinot, tevi iedvesmo tās ir tavas dvēseles bauda. Jā, absolūti. Gatavošana, jā. Un tas ir ikdienā ar tevi, un tev, es saku, tas ēteris atsaucās tieši šeit. Jā, tā esmu es, jo man tiešām taisnība. Man dvēseli visvairāk gavilē virtuvē, un man liekas vismazāk grūti man ir griezt, kapāt, gatavot, un tas ir tāds mans laiks, bet es to ārkārtīgi izbaudu pēc ēst gatavošanu. Tiešām tā ir daļa no manis. Tā nekad nav kļuvusi par manu profesiju, bet tas vienmēr ir bijis tik ļoti mans, kad es atpūšos, un tāpēc man nekad nav grūti 3 ēdienas vienlaicīgi gatavot, jo tā gatavošana tas ir tāds, mans process, es tā esmu. Jā, tieši tā. Un redzi, kā pieņemsim šos tādus skaidrojumus, diez vai kāds varēs atrast arī, klasiski internetā. Jā. Vai kādās, tur pilnīgi mazliet savādāk šī. Jā, jo vajag to speciālistu, tāpēc, kurš māca interpretēt precīzi pret to cilvēku, jo tur jau noteikti arī vēl citas maņas pieslēdzās tev.
lasot cilvēku tajā brīdī ne tikai tā smarža, bet tu redzi cilvēku, jūti viņu, visu tā pieskāršanās viņa laukam un tā sajušana, ko viņam vajag tajā brīdī un kas ir tas, ko šī smarža pastāsta par to cilvēku. Tieši tā, tāpēc arī šis tests, viņš ir tāds tā kā tāda fotogrāfija. To nevar veikt attālināt. To nevar, diemžēl, veikt attālināt, jo tur ir vajadzīga šī loža. Jā. Un, ja vēl būtu terapija ar redzi, ja, vai intuitīvi, mēs, protams, varam paeksperimentēt, bet šī terapija ir vairāk par šo te kontaktu, par šo te smaržu, kurā tev ir jābūt par šo te ēterisko eļu, tāpēc attālināti, diemžēl, nevar. Bet, pieņemsim, šobrīd no tā kastes konteksta mēs izvilki intuitīvi vienu. Ja, ja tu taisītu varbūt to pilno testu, es pieļauju, ka šī te greifrūta eļļa tev būtu patīkamajās, varbūt neitrālajās. Jā, tā nebūtu pirmā man izvēle. Varbūt būtu pirmā, ja, to mēs tā kā nezinām, bet ko tas nozīmē? Tātad, es sākumā arī mazliet pieminēju tev par to grāvu, viens grāvs vai otrs grāvs, ja, ko šobrīd kā nevaram mēs noteikt šo te eļu vienu. Bet ja viņa būtu tev viena no, teiksim, pirmajām top, kuras arī testa ietvaros lieku izvēlēties vai sastādīt šo te pašu topu, sākot no 1. līdz 5. eļai, ja viņa, pieņemsim, būtu tev top 5-niekā, tad es tev varētu stāstīt par to, un tas varētu liecināt par to, ka tev šī te maņa ir, vai šī te emocija nav balansā. Viņa ir tāda vai vienā grāvī, vai otrā. Viņa tā kā izsauc savu uzmanību uz sevi, jo viņai kaut kas nav. Viņa tevī ir iekšā šī te gatavošanas prieks, un vai tā ir tava viena no stihijām, vai tām iekšējām dvēseles sajūtām, harmonijām, kādā tu jūties. Tātad, ja viņa būtu kāda no pirmajām, tas nozīmētu, kaut kas te nav kārtībā. Vai tā Inese ir pārgatavojusi? Jā, varbūt es jēgu zaudējusi. Varbūt kaut kā, zaudējusi tajā. Varbūt viņai ir nostrādājusies. Zaudējusi jēgu. Viņa ir nostrādājusies, viņa ir piekusis. Varbūt viņai šobrīd ir cits dzīves posms, kad viņa, aktīvi mācās vai studē vai kaut kur ceļo, un viņai nav šīs te iespējas harmoniski, gatavot, sajusties, izbaudīt to ēdienu. Tad tas ir tas, kā tā eļļa, viņa parāda to galveno, to galvenā doma, bet tāpēc saka, katra eļļa iedarbojas katru cilvēku tīri individuāli. Un viņa strādā uz katru cilvēku to, kas ir nepieciešams tieši tev. Tad, ja tu būtu pa daudz nosēdējusies virtuvē, pie plīts, un tev vairs jau vispār tu negūsti baudu, tad šis te greifrūts kontaktā līdz pat 6 nedēļām ar šo te eļu balansētu, izlīdzinātu, atjaunotu, teiksim tā, varbūt atpūta, varbūt kaut kādas idejas, domas, emocijas, kas ir nepieciešamas, izbraucot pilnīgi bez tāda, tevis noslogošana, kas ir jau to gūt to pašu baudu no ēšanas, bet nevis to darbu no gatavošanas. Tā kā pagriezt to visu otrādi, iekāpt grāvī otrā ceļa pusē, izbaudīt, bet nepieslēgties tik daudz no sevis. Varbūt ir vajadzīgs kāda, tas atkal tīri individuāli, varbūt tev būs nepieciešama kaut kāda diēta no kaut kādiem produktiem. Jā, laba doma. Kas ir varbūt tamam organismam nepieciešama kā atslodze. Tad, tur ir dažādi, un to visu jau vairāk mēs izrunājam arī konsultācijā. Jo pēc būtības es arī nekad nejautāju, priekšvēsturi, kāpēc tas atnācis, vai kas ir tas, kas tevi satrauc. Pirmais, bez liekām informācijām, mēs parasti uztaisam šo te testu. Un tikai tad, kad es sāku stāstīt par šīm te eļļām, tas cilvēks sāk vērties vaļā. Tas man par to, tieši. Saliekās tam cilvēkam pašam tā informācija pa vietiņām un sanāk, ka tu tā kā pavadonis cilvēku ved caur šīm smaržām un informāciju, bet īstenībā tā sakārtošanās ir pašā cilvēkā. Tieši tā, jo tas nemaz nav viegli apzināt, sajust, zināt savas emocijas. Ļoti bieži viņas taču ir netaustāmas, viņas ir jūtamas, bet ko tu jūti, ko tu izdomā kaut ko. Tad, kad mums ir, sasista kāja vai savainota roka, sadurts pirksts,
Mēs redzam rētu, mēs jūtam to bojājumu, un mēs zinām jau, līdz varbūt ne tādās pilnīgās zināšanās, bet mēs zinām, kas mums ir jādara, lai mēs sev palīdzētu. Kaut vai aizejot līdz daktarim, mēs zinām, ka tā ir mūsu palīdzība, daktars mums palīdzē. Ar emocijām ir tā, ka viņas ir neredzamas. Cilvēks ļoti bieži nezina. Kaut kas nav ļoti bieži šī sajūta. Kaut kas nav kārtībā. Es tikai nezinu, kas. Es slikti jūtos. Un kas tev? Kaut kas sāp, parasti uzdod. Kas ir tā? Nesāp. Kaut kas nav. Un tas ir tas pirmais signāls, ka tev ir nepieciešams tādā nosacījumā, emociju ārsts, daktars. Es varu izvilkt vēl vienu. Izvilkt. Es neskatīšos. Nelasīšu. Nē, es nelasīšu, kas tas ir. Smaržo un pastāsti, ko tu jūti. Un šitā gan man nepatīk. Viņa nepatīk. Gods skuju koks. Man visus skujām velk. Nē, man nepatīk. Nē, man nepatīk. Nepatīk, parādi man. Faktiski es aizskrošu, man nepatīk. Izops. Tas arī ir skujnieks. Tas arī ir skujnieks, un ko izops? Redzi, ja mēs paturpinām, tev patika, tad ir tās neitrālās eļas, kas liekas pasmažo cilvēks. Parasta, normāli. Nav emociju. Nav baigi patīk, nav nepatīk. Šeit saka, kaut kas ir iekšā. Nejūt. Šī emocija ir neitrāla. Viņa pat nav, viņa šajā laikā... Man pret iepriekšējo bija tāda neitrāla drīzāk sajūta. Viņa šajā, teiksim, dzīves posmā, viņa nav aktuāla. Kad tu nepiedzīvo pat tās emocijas, ikdienā, nesajūt tās smaržas, tās emocijas, tieši ikdienā viņas nav aktuāla. Tad, kad viņa ir nepatīkama, tas nozīmē to, ka es viņu negribu atcerēties šobrīd. Es viņu negribu atcerēties, es viņu negribu pielietot, es negribu viņu izjust. Bet varbūt man viņu tieši vajag. Nevienmēr, redzi, prāts atkal ieslēdz, varbūt man viņu vajag ar prātu. Jā, protams, var viņu smaržot un viņi noteikti sāks arī strādāt šī ēteriskā eļļa, bet šis ir tas dabīgais aizsargs sistēma, par ko lielā daba ir parūpējusies, tas, ko prāts saka, varbūt vajaga, bet tava psihe, tavs organisms, tava emocionālā bāze nav gatava, nav pietiekami daudz enerģijas. Tas atsizem pūri, par ko tas ir stāsts? Tas ir stāsts. Ko saka izops? Redzi kā, es nezinu, vai tev viņa ir arī tāda, kas ir nenormāli, nepatīkama, kas ir, un es viņu neredzu arī tā kā kopējā tajā, teiksim, testa lapā, vai viņa ir kulta grupā, kas nozīmē ļoti dziļi, ļoti kaut kādas spēcīgas zemapziņas atmiņas. Varbūt, ka viņa ir neitrāla, kas tev šobrīd vai nepatīkama kontaktā ar kaut kādām, ikdienas rutīnas situācijām. Pieņemsim, izops un skujnieki ir lielākoties par adaptāciju vai spēju adaptēties vidē, adaptēties ar cilvēkiem, adaptēties jaunai informācijai. Viss, kas ir saistīts ar adaptāciju. Tas varētu būt, ka es šobrīd nevaru pieņemt to situāciju, kuras dzīvē esmu un vienkārši mēģinu viņā būt, bet joprojām neuzskatu to par savējo, un tāpēc man ir tāds tā kā lauziens, kas tā kā ir ok, dzīvoju, bet īstenībā tā neesmu es, ir tāda mazliet atdalīšanās no savas identitātes. Lūk, tieši tā, jo mēs pēc būtības visi mūsu ceļi, dzīves ceļi, katra diena, katra sekunde vēd mūs pie mūsu īstās būtības, lai mēs spētu sakārtot savu dzīvi pēc iespējas tā, lai mēs justos harmoniski, piepildīti un mēs nostabilizētu savu iekšējo personību. Bet vai tas nozīmē, ka šo smaržu ikdienā... Un veidot arī to ikdienu un savu dzīvi atbilstoši savai personībai. Bet tad, ja šo smaržu izjustu ikdienā biežāk un intensitāti tādu veidotu apkārt, vai viņi man piespiest uz tām pārmaiņām, vai es vienkārši pati kaut kādā brīdī nolēmu, kad viss gana ir gana un es dodos uz priekšu?
protams, tas atkal nav nekāda ezotērika, tas ir saistīts tieši ar smadzeņu attīstību, ja, un caur šo te smaržu, teiksim tā, dzimst jauni neironi smadzenēs, jaunas maņas, jaunas emocijas, jaunas domas, ja, pamazām, tāpēc šī terapija ir vairāk saistīta ar to, ka nepieciešams būt kontaktā ar šo te eļļu vismaz 6 nedēļas, lai izveidotos jauna šī te vai nostiprinātos jauna neironu saikne smadzenēs. Šo te jauno informāciju, emociju, kā man ir veselīgi. Un ko tas nozīmē? Nu vēl, ja runa par šo te personu, šo eļļu un tevi, tad vēl tas varētu liecināt par to, ka cilvēks, mēs visi esam kaut kādā posmā, tad, kad tas arī saistīts ar dabīgu izaugsmu, ar dabīgu vērtības, teiksim, sajūtu iekšējo. Mēs kaut kad visi sekojam, pašā sākumā mēs sekojam kādam. Kāpēc mēs sekojam? Mēs sekojam tāpēc, lai izzinātu to pasauli, to cilvēku, to teoriju, to praksi, to, es nezinu, grāmatu, vai tas pats šī te formula iet iekšā, mēs sekojam darbā kādam. Mēs esam zem kāda, es nezinu, strādājam lielā firmā, kur daudz cilvēku un kāds mūs vada. Ja? Tas ir tas, spēja adoptēties šajā vidē, būt tur, es to pieņemu, man tas ir komfortabli, es ar to esmu mierā, jo tas ir šobrīd man ļoti vajadzīgs, un es tā kā... Bet tā ir par samierināšanos? Tas ir tas posms, kad ir veselīgais. Es pieņemu, man to vajag, bet tad notiek šie te lēnā garā izaugsmas soļi, gan emocionāli, gan iekšējās šīs te vērtības, jo tev ir piepildījusies tā iekšējā, es nezinu, tā lādīt ar tām zināšanām, kurās tu esi, un dzīve mūs spiež iet uz priekšu. Tas nozīmē, ja šis te varētu iznākt kā pirmais, piemēram, ja šis te izaps, tas varētu liecināt par to, ka nu ir laiks doties tālāk. Šajās zināšanās, adaptēties jaunā vidē, jaunās situācijās. Varbūt, ja mēs runājam tieši konkrēti par darbu, tas varētu būt, ir laiks, varbūt jau sen no šīs te darba vietas iet projām, bet attīstīt to savu, nezinu, kas tev ir dvēseles darbs, un kas ir tas, kur tu gūsti baudu, varbūt lielāku, nezinu, atalgojumu, kur tu vari sevi parādīt vairāk kā profesionālā ziņā. Tas ir visu laiku, tā kā mūs ved uz attīstību. Un tas izaps, kas šobrīd tev saka, tev viņš tā īpaši nepatīk, bet tas nenozīmē, ka izaps tev nepatīk, bet varbūt ir kāda cita eļļa no skujniekiem, kas tieši parāda, ka ir pozitīvi un viss ir kārtībā. Tāpēc, tā atkal izraujot no konteksta, baigi grūti tur iedziļināties kaut kādā cilvēka, kādā individuālā personības brīdī. Un kādā formā mēs viņu pēc tam ikdienā varam lietot? Teiksim, notestējam, tagad pieņemsim, es esmu gatava pārmaiņām, izops ir mans uz 5 mēnešiem, uz pusgadu. Pirmām kārtām, viena no formām ir tieši tas kontakts. Katru dienu šo smaržu, ožas kontakts, es smaržoju, pēc iespējas, atkal, mēs varam ieklausīties tajā intuitīvajā, cik man viņa prasās. Kādam prasās visu laiku staigāt. Var staigāt kaut ko visu laiku, bet to ir ļoti grūti izdarīt. Tāpēc minimums, lai tā eļļa, lai tas viss process notiktu, ir nepieciešams 4-5 reizes dienā sajust šo. Bet ir kaut kādas formas vēl, tur nezinu, ķermeņa krēmi, smaržas, tējas, kā mēs vēl varam. Otrs ļoti efektīvs, teiksim, terapijas iedarbības veids ir šo ēterisko eļļu lietot caur ādu. Uzklājot uz ādu. Vai tas ir kombinācijā ar, nezinu, ķermeņa kādu bāzes eļļu, vai tas ir kombinācijā ar kādu ķermeņa krēmu, vai tas ir dušas želejā, vai tas ir, veicot masāžu. Man nekad tās eļļas nebija līdz šim saistījušas, bet tagad tu tik interesanti un garšīgi stāsti par to, man liekas, nav taču grūti piepilināt ikdienas eļļai klāt to eterisko eļļu un tā kā paņemt savējo. Tieši tā, tas ir tas, par ko es tā kā cīnos un cenšos parādīt, ka tas nav pat jāuztver citreiz.
dievs, tā ir terapija. Man arī šķita, ka tik sarežģīti visi. Nedodies par vajadzēs smaržot, sēdēt tagad. Nē, tu vari ienest viņu iekšā, kā tu ikdienā kā papildus sev tādu atbalstošu instrumentu. Saka, kaut vai vanas istabā, tev ir ķermeņa eļu, to savu terapeitisko eļu. Kāpēc tev pēc dušas smērē? Tu pāri arī smērē to dārgo. Var svešo kaut kā. Jā, bet kāpēc tev neuzsmērēt savu terapeitisko eļu, kura tev tiešām arī pašai patīk, jo tas viņu izvēlējusies? Bet, ja jālieto tādu, kas nepatīk, tā kā man, piemēram, izops nepatika, bet ir par pārmaiņām. Pārmaiņas vajadzētu, bet smarža nepatīk. Es pieļauju to, ka tālākajā testā es redzētu, kura eļa tev patīk un kura nes līdzīgu vēstījumu un kura līdzīgi iedarbosies par tām tavām pārmaiņām. Bet iespējams ir, kā es saku, tam briljantam kaut kāda maliņa jānoslīpē tieši tev šobrīd tagad, kas ir daudz aktuālāks, caur kādu emociju tu noteikti nonāksi līdz tām izmaiņām, bet tev nav vajadzīgs tieši izopa šī te iedarbība, bet varbūt kāda cita, nezinu, egle vai melnegle vai vēl kāda cita, kas ir arī parādījis, vai varbūt, nezinu, tuberoze, ja? Vai varbūt fragonija, kas ir vispār. Izklausās labi. Tas nozīmē, ka kaut kādas alternatīvas smaržas mums var aizvest tajā pašā virzienā, vienkārši esot mums to brīdi tuvākas, un par cik cilvēki ir tik daudz un dažādi, tad arī tās smaržas ir piemeklētas tik dažādas, lai mēs katrs atrodam savējo. Un redzi, Ines, šeit ir arī tas pilnīgākais apstiprinājums, kad mēs esam tik individuāli, tik pilnīgi, katrs mēs esam īpaši, un katrs mēs esam piedzīvojis savu īpašo veidu. Nav nevienam cilvēkam pasaulē vienādu smadzeņu, domāšanas, un nav neviena, kad arī visi zinātnieki, kas ir izpētījumi, protams, ka nav arī šī te acu zīlīte, ja, un pirkstu nospiedumi. Mēs esam unikāli vienreizē. Tāpēc arī katra no eļļām, arī kāds cits izvilktu to pašu izopu, vai to pašu rozi, vai jebko, greifrūtu, viņi iedarbotos uz viņu tieši individuāli, kā viņam vajag. Bet šeit nedara šis te ieteikums. Klausies, man baigi labi dara rozi. Viņa man palīdzēja to. Ir tā kā mēs, piemēram, domājam par lavandu, ka tā nomierina un tāda jauka, bet katram lavanda var būt savādāk. Bet uztaisim tādu tagad vēl vienu aklo testu. Es izvilkšu vienu smaržu, es iedošu tev pasmaržot, es pasmaržošu pašu, mēs nospriedīsim, kā mums katrai patīk, bet mēs nelasīsim. Labi? Sarunāts? Aiztais acis. Es arī neskatos izvēlku. Es neskatos, kas tur atskrūvēja. Var attaisīt acis, bet tu neredzēsi. Var smaržot. Jā, kusti man roku, kā vajag. Pasaka tikai, vai tev patīk vai nepatīk. Man patīk. Tagad es nejūtu. Drīzāk patīk nekā nepatīk. Bet slikti jūtu. Jā, viņa ir tāda. Bet redzi, tas atkal nozīmē, ka slikti jūt. Gribos iepaust degunu. Emocija, ir tāda ikdienā. Jā, viņa ir, bet viņa nav tāda baigi asā. Bet tev patika, jā? Vairāk patika nekā neitrāla. Arī līdzīgi uz neitrālo, bet vairāk. Tad pirms mēs apskatāmies, kas tas ir, mēs varam teikt, ka tev viņa der un tā ir tavējā, un tev viņa ir tavējā, un man viņa ir drīzāk neitrāla. Ja, un tagad tu mums pateiks, kas tas ir, un nolasīsi, kas tas bija. Īris. Īris, ņem. Īris, un viņa smarža ir tieši tāda. Viņa ir ļoti neitrāla, varētu teikt. Un īris ir, arī terapijā ļoti bieži viņš tiek iedots kaut kādā starpposmā. Starpposmā man tas ir tieši laikā, ja skatos savu dzīves posmu starpposmā, kad ir jātīra vecā informācija, kura velkās līdzi, kura ir novecojusi, kura neko šajā periodā tev nedod, nenes. Tieši otrādi, viņa tikai un vienīgi apgrūtina iemācīties jaunu, pieredzēt jaunu, izdzīvot jaunu un doties, teiksim, vieglākās enerģijās dzīvē uz priekšu.
Tas nozīmē, ka tas ir tavs, tu esi tajā procesā šobrīd, jo tev tā smarža patika. Ja man viņa bija neitrāla vai nekāda, ko tas pastāstīja? Tas nozīmē to, ka, ja tieši caur to īris, tas nozīmē to, ka šobrīd tev vēl nav, teiksim, miskaste piepildījusies. Jā. Tā arī ir, kad īris ļoti labi, ļoti bieži tu sasni, tā kā attīrīt datoru. Es nezinu, attīrīt datoru, lai varētu ieinstalēt jaunu informāciju, lai viņš jaudīgāk varētu darboties. Tas ir kaut kāds tāds, ka vēl nav katliņš, jau nav pilns. Vēl nav, tev vēl tur tas viss darbojās, vēl strādā, vēl ir noderīgs, kaut kas krājās, bet vēl nav tas apjoms tik liels, kad ir pienācis laiks, vai arī, tikpat labi es varētu teikt, ka tava psihe, tavas emocijas ar to ļoti lieliski tiek galā. Bet tas nozīmē, ka, ja pieņemsim, mana miskasta vienā dienā būs pilna, tad pēkšņi man tā smarža mainīsies, un es to īrisu sajutīšu vai nu kā sev ļoti patīkamu, vai arī, ja es attiekšos no miskastas saturu, man pēkšņi viņš var arī nepatikt. Jā, ja tu būsi nākamajā dzīves posmā tieši tā, ka tu esi, kā tu saki, atteikusies no tā miskastas satura un veiksmīgi tiec ar to emocionāli pārvākusies, tad šis tev nebūs vai no aktuāls, viņš būs neitrāls, jo nepatīkamais ir tad, kad man to vajag darīt, vai manī tas ir iekšā, bet negribās, bet nav īstais laiks. Šīs te neitrālās un patīkamās, ka viss ir tā kā kārtībā, ar to tiek galā. Ļoti ārkārtīgi interesanti. No sirds iesaku jums arī notestēt šādā veidā savas patikas un nepatikas un saprast, cik tālu jūs esat katrs sava satura pilnībā un kas ir tas, ko varētu pielikt klāt no dabas un no augiem, lai varētu dzīvot pilnvērtīgāk, labbūtīgāk, jaudīgāk, enerģētiski spēcīgāk un daudz saticīgāk pašiem ar sevi. Teikšu paldies liels Gundegai par sarunu un par ieskatu šajā maģiskajā kastē, kur mēs arī šādi aizvērsim ciet, lai noslēptu visas zināšanas un bagātības un ļautu doties pie tevīmas konsultācijām, lai varētu katrs individuāli atklāt to, kas katram būtu vispiemērotākais un noderīgākais. Paldies tev! Paldies tev! Viņš nenoslēdzās vairs 42.